gadu vecumu bieži māmiņas pārtrauc dot pieniņu no krūts, un šajos gadījumos rodās jautājums, vai šajā gadījumā sākt dot bērnam govs pienu tādā pašā apjomā, kā viņš ir saņēmis, kad viņam vēl nebija gadiņš. Nē. Jo liels piena apjoms var radīt arī problēmas. Jā, ir jāsaņem piena produkti katru dienu bērnam, jo piena produkti ir viens no galvenajiem kalcija avotiem, kas ir nepieciešams kaulu nostiprināšanai, bērnu augšanai, bet liels olbaltumu daudzums, ko satur piens, un ja bērns saņem vairāk piena produkts kā puskilogramu diennaktī, var radīt veselības problēmas, kā piemēram aizcietējumus. Ilgstoši lietojot lielā apjomā pienu, var radīt arī dzelzs deficīta anēmiju, tā saucamo mazasanību. Kāpēc? Tāpēc, ka kalcijs neatļauj liels kalcija apjoms neatļauj uzsūkties dzelzim no tievajām zarnām. Ja bērniņam nebūs dzelzs organismā, tas rada hronisku, tātad ilgstošu skābekļu trūkumu audos, orgānos, tādā veidā radot dažādu orgānu traucējumus. Vecākiem pastāv tāds mīts, ka bērniem pirmajā dzīves gadā nevajadzētu saņemt taukvielas. Tas ir ļoti pretrunīgi, jo tieši bērnam ir vajadzīgs taukvielas viņu attīstībai. Kad tiek uzsākts piebarojums, bērnam ir jāsaņem taukvielas, jo viņu uzturvērtības 60% nodrošina tieši taukvielas. Kā mēs varam iedot bērnam taukvielas pirmajā dzīves gadā? Tātad, uzsākot piebarojumu, tas ir biezputras un dārziņus, mēs varam pievienot vai nu eļļu, vai nu sviestu. Apmēram uz 100 gramiem, tas ir apmēram 5 ml vai 5 gramu sviesta, lai bērnam varētu nodrošināt šīs taukvielas ikdienā. No eļļām būtu ieteicams dot rapšu eļļu, olīveļļu. Rapšu eļļā ir ļoti daudz garo ķēžu polinepiesātinātās taukskābes, kas ir ļoti nepieciešams priekš bērna garīgās attīstības, priekš bērna redzes attīstības. Kā arī taukvielas ir nepieciešams hormonu sintēzei organismā, kas nodrošina mūsu eksistenci. Vecākiem liekas, ka pēc gada vecuma bērnam ir jāēd lielāks apjoms nekā pirmajā dzīves gadā. Tas tā nav, jo bērnam pēc gada vecuma vielmaiņa ir ievērojami lēnāka nekā bērnam pirmajā dzīves gadā. Tātad viņa tā prasības ir mazāk vajadzīgas nekā pirmajā dzīves gadā. Un tas apjoms pirmajos dzīves gados nemainās, ko viņš ir sasniedzis apmēram gada vecumā.